Tautas partijas biedri, kolēģi. Šis Tautas partijas kongress, 13. ārkārtas kongress. Es gribu teikt, šā vārda pilnā nozīmē ārkārtas. Mums, Tautas partijas biedriem, kuri esam bijuši partijā no tās dibināšanas, ir īpašs, jo mums ir jāizdara izvēle. Es tātad atbildēšu uz jautājumu vispirms, kā es redzu savu izvēli. Pirms gada, kad mēs jau partijas vadībā runājām par tālāko partijas attīstību, biju viens no tiem, kurš teica, ka Tautas partijai ir jāiet ceļš kā patstāvīgai, latviskai, konservatīvai partijai. Šodien es jums ar visu pārliecību varu teikt, ka mums ir jāmeklē partneri, mums ir jāspēj skatīties tālāk, jo mēs esam partija, kura ir pratusi, un es domāju, ka tie biedri, kuri ir pēc pārreģistrācijas palikuši kā Tautas partijas biedri, redz iespēju, ka Tautas partija var atrast to spēku, lai pateiktu sabiedrībai arī par savām neveiksmēm. Cēsu nodaļas biedri ir ļoti daudz un vairākās savās diskusijās runājuši par sadarbību ar Latvijas ceļu un Pirmo partiju. Neslēpšu, ka starp mums ir kolēģi, kuriem sadarbība ar Pirmo partiju un Latvijas ceļu nav pieņemama. Bet es uzskatu, ka tas ir process, un ka katram ir tiesības uz savu viedokli, un arī šie biedri izdarīs izvēli. Tāpēc šodien es, kā CS nodaļas vadītājs, varu aicināt, un esmu pilnvarots savas nodaļas vārdā, aicināt atbalstīt Tautas partijas konsolidāciju un turpmāk partiju apvienības veidošanu ar tiem politiskajiem spēkiem, un vispirms Latvijas ceļš Pirmā partija. Es ceru, ka varbūt arī būs kādas reģionālās partijas un veidot kopēju politisku apvienību. Par vērtībām. Ja mēs šodien pieņemsim, es domāju, šo lēmumu, tad ļoti svarīgi ir mums, kā Tautas partijai, apzināties un praktiski pastāvēt uz tām vērtībām, kuras mēs vienmēr esam stādījuši un uzskatījuši par pareizām. Es domāju, ka viena no ļoti sāpīgām lietām ir sabiedrībā valdošā attieksme un doma par valstiskumu. Es domāju, Latvijas valstī valstiskais ideoloģijas jautājums mūsu partijā varbūt nākotnē ir arī jāizvērtē, un katra Tautas partijas biedra pienākums būtu pastāvēt un pareizi sabiedrībai, īpaši jauniešiem, paskaidrot, kāda ir valstiskā nostāja, lai neveidotos situācija, kad jaunieši atstāja Latviju un atstāja ar domu, ja šajā valstī vairs negrib atgriezties. Tā nevar būt mums pieņemama
situācija un partija, kura mācēs atrast vārdus un atrast pareizo praktisko risinājumu, lai aicinātu cilvēkus nebraukt projām, tā partija šajā valstī varēs arī turpmāk piedalīties politiskajos procesos. Un visbeidzot par pārmaiņām. Vakardien Vidzemē, CS pusē, bija pašvaldības 21. kongress. Pašvaldības kongress pieņēma vairākas rezolūcijas. Es zinu, ka zālē ir daudz pašvaldībnieki, un vakardien kongresā šīs rezolūcijas mēs ar ovācijām atbalstījām. Tāpēc es šodien aicinu Tautas partijas biedrus arī atbalstīt pašvaldību savienības 21. kongresā pieņemtās rezolūcijas, un lai jūs varētu secināt un spriest par tiem jautājumiem, es gribētu nolasīt šīs te rezolūcijas. Par valsts makroekonomiskās politikas maiņu. Latvijas pašvaldību savienības 19. kongresa rezolūcijā par pašvaldību lomu ekonomiskās krīzes apstākļos dotais krīzes vērtējums ir pilnībā apstiprinājies. Valdības īstenotā budžeta konsolidācijas politika ar vienu pasliktina iedzīvotāju sociālo-ekonomisko stāvokli. Kavē pašvaldības iesaistīties iekšējā tirgus atsvērdzināšanā. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs tiek īstenota pretkrīzes politika, kas daudz tuvāka Latvijas pašvaldības savienības 19. kongresā paustajam redzējumam, nekā Latvijas valdības īstenotā un ar Starptautiskā valūtas fondu saskaņotā. Līdzinējās valsts politikas turpināšana apdraud nacionālo drošību. Tāpēc Latvijas pašvaldības savienības kongress aicina valdību un Saeimu pirmkārt mainīt makroekonomisko politiku, pārtraucot Eiropas Savienības fondu un nacionālo investīciju iesaldēšanu atzīt, ka izēja no krīzes atslēga ir nekavējoša iekšējā tirgus stimulēšana. Grozīt budžeta veidošanas kārtību, ieviešot vidējā termiņa budžetu, kurā izpildes laikā iespējas gūt reālu atdevi no visu Eiropas Savienības fonda izmantojumu. Panākt iekšzemes koprodukta strauju pieaugumu, kas radītu pamatu. Bija arī vēl rezolūcija aicinājums politiskajām partijām. Latvijas pašvaldību kongress aicina politiskās partijas pirms 10. Saeimas vēlēšanām iekļaut programmās un pēc vēlēšanām īstenot šādus solījumus. Iekļaut satversmē pašvaldības subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, veikt kompetenču un finanšu decentralizāciju, atteikties no ierobežojumiem pašvaldību īpašumu izmantošanā, atteikties no ierobežojumiem pašvaldības uzņēmējdarbībai. Atzīt, ka pietiekams attaisnojums īpašuma vairošanai un peļņas gūšanai ir teritorijas iedzīvotāju intereses. Nodrošināt iespējas pašvaldībām piesaistīt augsti kvalificētus un talantīgus darbiniekus. Šīs rezolūcijas tika pieņemtas pašvaldību kongresā. Es zinu, ka par vairākiem principiem mēs varētu diskutēt, bet mans aicinājums ir kopumā atbalstīt pašvaldību 21. kongresā pieņemtās rezolūcijas. Vēl, nobeidzot savu uzstāšanos, es gribu teikt paldies visiem tiem Tautas partijas biedriem, kuri ir aktīvi piedalījušies praktiskā partijas darbā. Un šodien īpaši es gribu teikt paldies mūsu partijas biedrei, Vinetai Muižniecei, kuru, es ceru, arī valsts prezidents nosauks, nominēs jaunā postenī. Tas jau ir viens izaicinājums par mūsu biedru tālāku darbu valsts pārvaldē. Paldies! Un lai mums izdevies!